Pirms 6 gadiem šai pašā laikā iznāca man otrā dzejoļu grāmata, kas saucas Dzērāja meitiņa. Un ir pagājuši 6 gadi, un es spēju tā kā beidzot tajā grāmatā ielūkoties pa attālumu un paanalizēt pati sevi, par ko tad es īsti esmu rakstījusi. So somehow this exhibition is also talking about, difficult relationships, abusive relationship, and this kind of idea of how we communicate, and how we find a way outside of this cycle of violence. Nepieskaroties ādai, viņa novelk drēbes, siltais akacis, kļuvis no sviedriem balts. Mēs kļūstam sāļāki un drosmīgāki. Kājas zem ūdens krustojas ar citu kājām. Visual art works on a different level. I think it's, in a way, for me, it's a bit more moving to be inside this kind of immersive environment and a bit more reflexive in a way. And I think it's something that really kind of touches you more deeply. Tā dzērāja meitiņa kā tāda, kā tēls, kā daļa no manis, ir ar mani bijusi arī šobrīd, visu šo laiku un arī šobrīd ir kopā. Un tad man vienu brīdi likās interesanti, ka es gribu uztaisīt tādu fizisko veidolu viņai. Karsti, nosiekaloti pudeļu kakli, pērnie sīdri un kalvadosi iet uz riņķi. Yeah, I think it's very unique also what she's doing. Like, I don't know a lot of artists who are, very, can express themselves in a very powerful way, but also have the kind of tools to kind of create this visual environment. Jo materiāls, ar kur es darbojos, kas ir ģipsis, manuprāt, simboliski ļoti labi spēlē un apspēlē un atspoguļo to, par ko ir šis stāsts. Un arī dzēni, jāsaka, ka pateicoties ģipsim, es esmu arī šo to vairāk sapratusi kā par sevi, tā par dzīvi.